Tonakt vēl viens neredzams šāviņš sāka savu ceļu no Marsa uz Zemi, gandrīz uz sekundi tajā pašā laikā kā pirmais, tieši pēc 24 stundām. Es atceros, kā sēdēju tumsā pie galda un man acu priekšā virmoja zaļi un sārti plankumi. Paldies, Kārli! Tā ir ne tikai vēsture, bet tāda reāla atklāsme par to, kā rīkoties. Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim Herberta Velsa Pasauļu karu. Vai esat kādreiz iedomājušies, kas notiktu, ja mēs pēkšņi vairs nebūtu pasaules varenākie radījumi? Ja piepeši uz Zemes ierastos kāds spēks, kas mūs, vienkārši noliktu pie vietas? Man rokās ir šī ikoniskā Herberta Velsa Pasauļu karš. Un pagaidi, ziniet, pats Vels uzskatīja, ka šis ir viņa labākais fantastikas romāns, un es viņam pilnībā piekrītu. Tas nav tikai stāsts par citplanētiešiem, kas iebrūk Zemē. Nē, tas ir romāns, kas liek aizdomāties par cilvēces vietu šajā visumā un par to, cik trausla patiesībā ir mūsu civilizācija. Stāsts sākas mierīgi, ar kaut kādu dīvainu krītošu zvaigzni, kas nosēžas uz Zemes. Bet tad atklājas, ka tā nav zvaigzne, bet gan milzīgs cilindrs no Marsa, no kura iznāk trīskājaini, briesmīgi marsieši, apbrūņoti ar karstuma stariem un melniem dūmiem. Un ziniet, cilvēce, kas sevi uzskata par galīgo evolūcijas virsotni, pēkšņi atklāja, ka ir pilnīgi bezspēcīga. Tas ir tik graujoši. Viss sabrūk, pilsētas deg, cilvēki bēg panikā, un visur valda hauss. Vels to visu apraksta tā, it kā viņš pats būtu bijis klāt. Viņš stāsta par galveno varoni, kurš cenšas izdzīvot un atrast savu sievu šajā apokalipses vidū. Un, lai gan romānā nav tādu tipisku varoņu, katrs tēls parāda kādu cilvēka dabas šķautni. Bailes, izmisumu, drosmi, bet arī tādu pašsaglabāšanās instinktu. Piemēram, viņa sadarbība ar to mācītāju, tas ir vienkārši ģeniāli, kā Vels parāda reliģijas lomu krīzes laikā. Šī grāmata nav tikai par citplanētiešiem. Tā ir par impēriju sabrukumu, par to, kā mēs reaģējam saskaroties ar nepārvaramu spēku. Tā ir arī par to, cik maz mēs zinām par visumu un cik naivi mēs esam, domājot, ka esam vienīgie un gudrākie. Un, protams, pats atrisinājums, tas ir vienkārši ģeniāls. Par to es jums nestāstīšu, bet tas ir tik ironiski un liek aizdomāties par dabas spēku. Kam šī grāmata patiks? Protams, visiem zinātniskās fantastikas cienītājiem, īpaši tiem, kas interesējas par žanra pirmsākumiem un klasiskajiem darbiem. Tā patiks arī tiem, kas novērtē stāstus par izdzīvošanu, kara šausmām un, par cilvēces vājumu. Tā ir grāmata, kas liek aizdomāties par mūsu pašu civilizāciju un tās vietu visumā. Izlasiet to un esmu pārliecināta, ka tā paliks jūsu atmiņā vēl ilgi. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.